Noteikti daudziem gribētos pirmo kārtu likt uz Kovaļevski vai Tiltiņu. Varbūt arī Blumfeldu, kurš ir otrs rezultatīvākais, viņam tad ir pa vienu. Likās jau, ka varētu izseksēt Rols šo bumbiņu, bet tomēr ne līdz galam. Lāpiņš nemet pa vārtiem, cenšas apspēlēt vārtsargu, bet atklāt maču rezultātu tieši viesiem. Spēlēt skaidrs, ka jā. Vairākumā, un tas arī izdodās. Kaspars aizsardzības zonā, kā aizsardzības balsts, vai arī vairāk uz centra līnijas uzbruk pretinieku vārtiem. Sants Leivots cenšas no aizvārds iecelt. Viņam būtu iniciatīvu pilnībā atdodot iniciatīvu mainiekiem. Reimonds nolas piespēlu nedaudz ar to nepietiek, pēc viņa atstās pret vārtu pārlikni, izlido ārpus tā. Tā kļūda, taktiskā kļūda, jeb lēmums, kuru pieņēma Freimonds. Tagad gan Lapiņš mēt precīzi. Kļūdās savā zonā, pēc tam stūrēm laba pozīcija. Tojot finta elementu. Kļūdās, pēc tam gan pats ātri atgūst bumbiņu, cenšās to raidīt uz vārtu priekšu. Bumbiņa arī nonāk uz vārtu priekšu un tur viens cirmuši. Ne pirmo reizi šajā trešdaļā. Centra izspēlējot kaut ko nepareizi darījuši ir Lavas florbols. Līdz ar to bumbiņa automāts. Jau meklēja Blumfeldu tālā vārtu stabiņa. Lapiņš šķeļ un iešķeļ! Otrs! Viens Brantam, uzreiz Roberts ievada Milleru uz ātru uzbrukumu, un tādā veidā Roberts Brants tiek pie rezultātu. Jau tāda ierastāka aina šajā spēlē. Leksis met pa vārtiem ar roku, spēja atvairīt. Kļūdās Rēders, Kozlovskis. Visi ierasti aktīvi un tik augsta, kā tas ir bijis citreiz. Lapiņš iet pēc trešā vārta gūma. Izdodās jau tik līdz vārtiem tagad, un arī tiek viņš pie trešā. Pārkāpums, lai tā būtu arī Kristera ķermeņa valoda izsaka to, ka viņš nesaprot par ko. Viņš nospēlēja tīrāk kā var pret mani, taču tik pārkāp noteikumu vienreiz atvēr netrāpa. Vēlreiz Kovaļevski šoreiz trāpa, vairākas reizes pie. Upīts met, Upīts tiek bloķēts. Reidzāns uz Lēvaldu. Trešās trešdaļas jau vidusdaļā. Kovaļevskis individuālās prasmes, Jančevskis un Vanēvits vārtos. Stančik. Viltīgi nospēlēs Pilbergs. Rādīt šo pārkāpumu. Ņemot Krūmiņš jānespēlē trešajā trešdaļā. Iespējams, kāds mikrosavienojums, kamēr to stāsta, tikmēr Valters Vanaks spēlē trešajā Upīts. Izspēlē mēdnim, Konrāds met nedaudz garām vārtiem. Pirmais pie atlēcošās. Pēdījumi ir bijuši katrai komandai tikai pa vienam. Tas bija pirmajā trešdaļā, pēc tam tāda nav bijuši fiksēta. Un ir neapmierinātāk šajā epizodē. Jūs, kad ja tu vairāk ar bumbu, ka tā par tevi tiek vairāk pārkāpt noteikumu. Skaista izspēle un neizdodas. Ja vismaz skatoties pēc spēles gaitas un spēles notikumiem pašreiz, es arī neredzu nekādus variantus, pat spēlējot 6-5. Valters Lapiņš pēc ceturtās nedaudz aizšķējās kāds. Tomēr vēls vakars, otrdien, rīt darbiņu visticamāk. Upīts. Labā pozīcijā bija nonācis Sārtis. Nebija tālu, lai gūtu savus otros vārtus spēlē. Otro reizi realizēs kāds ko vairākumu. Tiltiņa manieri. Krišāns tieši man blakus sēž, un viņš ir štata izpildītājs Vulīšos un šajā spēlē nepiedalās. Skaisti apspēlē Leksis Vanēvits un gūs savu.